Kurzeme jeb Kursa ir viena no latviešu vēsturiskajām zemēm. Mūsdienu Kurzemes teritoriālā identitāte izsekojama kopš Kurzemes bīskapijas dibināšanas 1230. gadā. Senākās Kurzemes pilsētas ir Aizpute, Kuldīga un Ventspils, taču arī citās Kurzemes daļās ir rodamas vēstures liecības, kas neatstāja vienaldzīgu nevienu ceļotāju. 9. sērija – neparastākie Latvijas dievnami Kurzemē – Sāti un Jaunpils. Sātu ciemā kalna galā slejas majestātiskais Sātu luterāņu dievnams, kas celts no 1776. līdz 1778. gadam par hercoga Pētera Bīrona līdzekļiem. Tā ir vienīgā baznīca Tukuma novadā, kurai apkārt saglabājies akmens krāvuma žoks un baltie ieejas vārti. Tās tuvumā krustojas seni maģistrālie lielceļi, pa kuriem gadsimtiem ilgi cilvēku paaudzes ir mērojušas ceļu uz Tukumu vai uz Saldu un Kuldīgu, uz Kandavu vai uz Dobeli un Jelgavu. Šobrīd mēs atrodamies pie 3. Sātu dievnava, kurš ir uzcelts par hercoga Pētera Bīrona līdzekļiem, un tādēļ gadu pēc uzcelšanas virs durvīm ir novietoti šie metāla kaluma burti PB. Tur vajag zinām izstēli, lai to ieraudzītu, un es ekskursants vienmēr te nobremzēju un lieku viņiem tad minēt, kas te ir par burtiem, un tad tie, kas ir gudrāki, kas zina, ka te ir Pēters Bīrons, tad viņi to arī tiem ir vieglāk to atminēt. Jā, baznīca ir uzcelta kalnā, kur patiesībā, droši vien, ka pēc pirmās baznīcas, ka tā varbūt tā otrā, kad būs uzcelt, ka sāk saukt par baznīcas kalnu. Un tad arī kādreiz visas šīs mājas, ko mēs varam redzēt uz to pusi, ir Bierandi, te ir lejā Rozemnieki, tur tālāk, ka paiet var redzēt Vidusrojas, pretī baznīcas, kur bija māja, kur dzīvoja arī mācītājs un kur kādu laiku arī Jānis Bētiņš dzīvoja, kādreiz saukusies ērģelnieki. Un ka visas tā kopa ir saukta par baznīcu ciemu. Bet tas ir bijis pasentanīs sākuma laikos vairāk tā kā. Sāti, kā vieta, rakstos ir minēti jau 15. gadsimtā. Pirmā baznīca 16. gadsimta beigās parādījās Jaunsātu, ne Sātu pusē. Līdz ar to Sātu, kā apdzīvots vietas nosaukums, nav saistāms ar pašu baznīcu, no kuras iespējams apdzīvotās vietas nosaukums pārņemts. Tur tā teorija, ka vārds sāti, sātināt kā svētīt, ja. Tad ir mazliet smieklīga teorija, bet jūs brauciet no Rīgas, braucot cauri Tumei, un tad, kad Tumei tiek cauri, tad pēc tam cilvēks ir sātos. Viņš ir piesātināts. Pirmo Sātu baznīcu dibinājas hercoga Gotthārda Ketlera atraitne Anna. Pirmās 2 baznīcas, kas bijušas no koka, nav saglabājušās, bet 3., ko pašlaik Sātos redzam, celta 1778. gadā, un tajā ir saglabājusies arī baznīcas iekārta. Altārs mums ir barokols, 2-stāvīgs, ar 2 izvirzījumiem, ar kolonām, un 2. stāvā ar tiem dekoriem un visu redzošo dieva aci. Altārs pats mums nav restaurēts, mums ir restaurēta altāra glezna rāmi. Un restaurācijas procesā atklājās interesants stāsts. Draudzē tā ir 2. altāra glezna, jo diezgan labu laiku pēc baznīcas uzcelšanas baznīcā ir veikti tādi pārbūves darbi. Jūs redziet, tagad mums ir plakani griesti, ja, pirms tam ir bijuši vēlvētie griesti un palaisti griesti uz leju vairākus metrus. To var redzēt augšā kāpjot uz bēniņiem. Ir tā interesanti, ka gaisā karājās skaista durvju aila bēniņu ieeja, jā, bet ieeja tagad ir vienkārši izsists caurums sienā, jā. Bet līdz ar to baznīca ir ieguvuši šo brīnišķīgo akustiku. Un mēs vienkārši pieļaujam, ja altāra gleznas nemēdz tā mainīt, nekāda iebrukuma nav bijuši, kā tanī procesā tā altāra glezna, acīm redzot, ir sabojāta. Ja? Jo tad, kad šo gleznu restaurācijai pēc tam vajadzēja likt vietā, tad var redzēt, ka tā ir bijusi drusciņa atšķirīga izmēra. Un par šo gleznu mums ir stāsts, ka to ir gleznojis Rīgas mākslinieks H. Tad, kad gleznu restaurētā, atklājās, ka tā ir Matilde Porta, kur ir gleznojusi šo gleznu. Ir brīnišķīgs sižets, ko var vairāk vēlēties. Un, ja jūs pievērsiet uzmanību, es vienmēr visiem ekskursantiem saku, bet paskatieties, kurš kura roku ir satvēris. Mums pietiek pastiep roku. Un Jēzus mūsu roku satver, ja, tā kā
Un es domāju, ka tā ir tā svarīgākā un labākā vēsts, ko mums šī glezna atnes. Kancela arī mums ir oriģinālā, vienīgais ir, jūs redziet, augšā ir bijušas apustuļu figūras visās tajās ielogojumos. Tagad mums ir saglabājies vairs tikai viens apustulis, un patiesībā nav īsti zināms, kurā laikā tas ir noticis, jo nevienam neinteresēja tanīs padomjas laikos kaut ko izmeklēt. Tad, kad tika uzbūvēts šis dievnams, ap 1780. gadu šeit tika iebūvētas arī ērģeles. Kultūrvēsturiski ļoti vērtīgas, bet arī gadu laikos pārbūvētas. Pirmais ērģeļu meistars ir bijis Kristofs Vilhelms Bravelaits. Gan no viņa būvētām ērģelēm ir saglabājušies šie te kogriezumi šeit augšpusītē rokoko stilā. Tad dievnams tika pārbūvēts, un tātad šīs ērģeles pavisam tika pārbūvētas, un tas bija meistars Karls Bitners. 1860. gadā, kad šīs ērģeles tika pārbūvētas, šeit tika uzaicināts brīnišķīgs ērģelnieks, un tas ir Jānis Bētiņš. Šeit viņš ir kalpojis 50 gadus kā ērģelnieks. Padomju okupācijas laika periods Sātu baznīcai bija ciešanu un pārbaudījumu laiks, jo dievnams tika izpostīts, ērģeles tika praktiski iznīcinātas un daudz kas no senā mantojuma zuda. Taču tieši draudzes cilvēki bija tie, kas neatlaidīgi cīnījās par baznīcas saglabāšanu un sargāja vēl palikušās vēstures vērtības. Šī baznīca ir kalpojusi tikai un vienīgi kā dievnams, un tas ir pateicoties pirmā Universitātes teoloģijas fakultātes izlaiduma absolventiem, Leopoldam Rozem un viņa kundzei Milijai Rozei, kas bija iegūs arī diakonas izglītību. Nokalpoja Roze visu savu mūžu šajā baznīcā. 51. gadā viņš mira, pārpūlējies ar sirdi, bet viņa kundze Milija, kaut gan viņa vidzemniece, un ir tur papīra dokumenti, ka viņi ir aicinājuši viņas rada apakaļ uz vidzemi. Viņa palika šeit, nokalpoja līdz 72. gadam, kad viņa mira, un viņa bija tā, kas noturēja baznīcu, izturēja, neatdeva atslēgu. Jo ir tādas mazas lapiņas, es atradu, kur viņa ir vākusi naudu, kāpēciņas, jo tajos laikos baznīcai bija jāmaksā valstī nodeva par to, lai baznīca drīkstētu pastāvēt kā baznīca. Ja? Un viņas alga tur ir bijuši gadā 70 rubļi bija, 70, 80 rubļi, tā kā viņa dzīvojas lejā šīs šuvās tagad, kas te ir draudzes māja. Bet man vēl laimējās satikt cilvēkus, pie kuriem viņa bija gājusi tur pasildīties, un es domāju, kad arī paēst, cilvēki, kur turēja lopus, kuriem bija, kur varēja viņi arī paēdināt. Bet viņas izturība ir vienkārši apbrīnojama, jo arī mirstot viņas pēdējo vārdi ir bijuši neatdodiet baznīcu. Un šodien dievnams ir atguvis tās zaudētās vērtības. Soli pa solim draudze ir meklējis iespējas, lai veiktu restaurācijas darbus, kas vēl tiek turpināti. Sākām ar ērģelēm, mums gāja logi, tad bija altāra glezna, durvis un tad lustras, tādā loģiskā secībā, kā tas ir nepieciešams patiesībā draudzes dzīvei. Instruments arī ļoti daudz gadu desmitus ir klusējis. Bet tad 2010. gadā ērģeļbūves meistars Alvis Melbārds ar savu komandu apņēmās un šo instrumentu sāka restaurēt pakāpeniski, un šobrīd arī viss ir procesā. Tāpēc šobrīd instrumentam ir 2 manuāļi un pedālis, bet otrais manuāls vēl nav tādā kārtībā, lai viņi varētu spēlēt. Šobrīd darba kārtībā ir 9 reģistri, 2 pedāļa reģistri, 6 reģistri pirmajam manuālim un 1 otrajam. Tas neskan līdz galam, tas skan pēdējā oktāva vēl nav stabils, vēl nav ielikts, viņš līdz ar to neskan. Protams, kā jau iepriekš tika minēts, ka šis instruments ir radīts baznīcas ikdienas vajadzībām, un gan baznīcas godiem, gan dievkalpojumiem viņš arī burvīgi kalpo. Runājot par koncertu programmām,
Tas būtu jau drusku sarežģītāk, un ja tiek aicināts kāds ērģelnieks, viņš arī vienmēr tiek aicināts atbraukt un iepazīties ar ērģeliem, lai viņš saprastu, vai viņš vispār ir gatavs spēlēt šī instrumentu un kādu programmu viņš šeit var atskaņot. Jo vienkāršāk mūzika, jo vieglāk būs izpildīt. Piemēram, mūzika, kurā nav nepieciešams tik ļoti daudz dažādas tembru atšķirības vai ļoti blīvai mūzikai, tas nebūtu tik piemērots instruments. Savukārt mūzikā, kura faktūras ziņā ir skaidrāka, un kuras diapazons nav tik plašs, šīs ērģeles būs lieliskas. Šī ir brīnišķīga baznīca, šeit ir brīnišķīga akustika, tāpēc mēs ļoti vēlamies, ka šis dievnams ir arī kā mūsu koncertzāle. Un tāpēc mēs gribam šo instrumentu atrestaurēt tādā līmenī, lai pie mums arī brauktu ērģelnieki un spēlētu. Ļoti nozīmīgi tas ir. Sātu baznīcas draudze ir atvērta ikvienam ceļotājam, jo dievnams ir vieta, kur būt, izzināt, sajust un novērtēt pagātnes mantojumu. Protams, svarīgi ir saglabāt baznīcu un sakrālo mantojumu, tās vērtības, bet tas viss izriet no ticības, no mūsu iekšējā spēka, no saliedētības un pulcēšanās uzklausīt Dievu vārdu. Jaunpils novads atrodas apvidū, kur zemgales līdzenums pakāpeniski pāriet paugurotā Austrumu Kursas augstienē. Šeit esošais luterāņu dievnams ir sākts celt jau tālajā 1592. gadā. Jaunpils luterāņu baznīca ir mums ievērojama ar to, ka tā ir viena no pirmajām Kurzemes hercogistē celtajām luterāņu baznīcām. Kā sākotnēji Jaunpils pilī, atrodoties kapellā, tur ir varējuši nākt uz dievkalpojumiem gan apkārtējie zemnieki, gan, kā teikt, pils ļaudis. Bet cik tad ilgi pils ļaudis var ciest, ka viņu kapellā, kur gribās uzturēties tikai privāti un saviem, kā teikt, dišciltīgo ģimenes piederīgajiem un kalpotājiem, nāks veseliem pulkiem latviešu dzimtcilvēki. Tieši tādēļ arī, protams, ka lai būtu draudzē izglītība, paklausība, ētika, arī kārtība, savā veidā tādas morāles audzināšanas principu dēļ un arī likuma paklausības audzināšanas dēļ. Protams, ka baznīcu celtniecība ir svarīgs notikums, un ar 1592. gadu datējās tagadējās Jaunpils baznīcas celtniecība. Pirmā baznīca pavisam neliela ir uzcelta esošās šobrīdējās baznīcas vietā vēlāk, 1567. gadā. Pavisam neliela, bet jau ar apbedīšanas cellēm tās pagrabos. Un tad vēlāk, šajā 1592. gadā ir pieņemts lēmums celt lielu mūra baznīcu, kurā rezultātā beigās ir bijušas 800 vietas. Mūra ēku cēla toreizējais Jaunpils dzimtkungs. Un tad pakāpeniski viņa tika paplašināta, arī vēlāk tika uzcelts augstais tornis, 75 metru augstumā, ka viņš jau tā pa gabalu ir tā kā orientieris, lai cilvēki nemaldās, atrod ceļu dzīvē, pie Dieva atrodam ceļu tālāk, un arī kā bāka, rāda cilvēkiem virzienu. Protams, ka mēs nezinām, kā viņa izskatījās uzreiz pēc uzcelšanas, jo tagadējais altāras un kancele, kas ir brīnišķīgi 17. gadsimta vidus mākslas darbi, kogriezumā, tēlniecībā, krāsojumā, lakojumā, ornamentikas kultūrā, viņi apliecina to, cik ilgi vēl Kurzemes hercogistē izglītotās muižniecības vidū pastāvēja šī manieristiskā tieksme pierādīt ar mākslu, ka tā ir elitāra kultūra, ka tā ir māksla viņiem, izglītotajiem. Zemniekiem vajadzēja pielāgoties, un varbūt, ka viņiem arī bija pilnīgi vienalga, jo viņu pienākums bija obligāti doties uz baznīcu, klausīties dievvvārdus, iet pie dievgalda, izsūcēt grēkus un, protams, klausīties mācītāju runu un ērģeļu spēli. Taču baznīcas mākslas pasūtījums nāk no augstu izglītību baudījušiem muižniekiem. Viņi tieši tāpat cenšas dabūt arī māksliniekus. Un šeit varam runāt, ka vairākas baznīcas Kurzemes hercogistē, Jaunpils,
ēdole, zlēkas. Viņas pārstāv to kokgriezumu tipu un, varētu teikt, skolu, kuru Jelgavas Trīsvienības baznīcā aizsāk slavenais kokgriezēju skolas vadonis Tobijas Heince, kurš savā pirmajā periodā bija Kurzemes hercoga Galma kokgriezēju meistars. Pēc tam viņš 20 gadus pastrādāja Igaunijā un tika atkal ar saviem zeļiem ataicināts uz Kurzemi, lai pastrādātu šeit. Jaunpils baznīcas altāri 1648. gadā savā kāzu dienā dievnamam dāvinājis Matijas Dītrichs von der Recke. Altārs veidots 17. gadsimta iecienītajā manierisma stilā. Tas arī parādās arī šajos divos ģerboņos, kas apvienojās. Rekas ģerboni ir ērgļi un Dentkovas ģerboni ir meža cūka attēlota. Un tas ir dāvinājums baznīcai kā mīlestības apliecinājums. Šobrīd, kad Jaunpils baznīcas iekārta pēc restaurācijas, kas sākās ap 2010. gadu un tika pabeigta 2015. gadā, atgūst savu sākotnējo krāsainību. Jūs ieraudzījāt, cik altārs ir krāsains, zaļas un sarkanas lakas, tumšas krāsas, zeltījums, sudrabojums. Tā ir visdzīvākā tāda, varētu teikt, karnevāliska mākslas pasnieguma forma, ar kuru pārsteigt, iepriecināt un reizē radīt svētku sajūtu ikvienos dievkalpojumos. Un lūk, šis mākslas veids arī Latvijā tiek saukts par manieristisku, un mēs manierismu kā mākslas stilu, vai kā viņa, kā saka, renesanses turpinājumu, ieraugām, darbojamies līdz pat 1650. 60. gadiem, kad to pilnā spēkā nomaina nākamais baroka stils. Lai baznīcas interjers būtu pilnīgs un pabeigts, mēs ļoti ceram uz kanceles pilnīgu restaurāciju un atgriešanu mūsu baznīcā. Kancele tika aizvesta projām jau pirms 6 gadiem, atrodas Rundālē, ilgas galviņas privātajā restaurācijas darbnīcā, un tuvu gatavībai šobrīd ir kanceles jumtiņš. Mēs viņu saucam par jumtiņu, bet tā ir nopietna būve no vairākām daļām, ar kokgriezumiem, zeltījumiem un tādu pašu rokrakstu, kāds ir altāris. Baznīcas interjeru spilgti papildina arī Ērģeļu prospekts. Savas oriģinālās ērģeles dievnams zaudēja pēckara gados, kad baznīca tika izpostīta un līdz ar to tika izdemolēts arī 1890. gadā ērģeļbūves meistara Zauera darbnīcā darinātās ērģeles. Atmodas laikā draudze vēlējās ērģeles atjaunot, taču to bojājumi bija pārāk lieli, tādēļ tika meklēts iespējas, kā iegūt skanošu, dievnamam piemērotu instrumentu. Draudze Zviedrijā sameklēja samērā labā kārtībā ērģeles Zviedrijā, kuras netika izmantotas, kuras arī tajā laikā nebija skanošas, toties tehniski viņas bija iespējams atjaunot. Un Jāņa Kalniņa ērģeļa darbnīcā Ugālē šīs ērģeles, kuras mēs tagad redzam, ir izgatavotas, noskaņotas, uzstādītas, Jāņa Kalniņa roku darbs un viņa meistaru. Arī krāsojums ir atgriezts tāds, kā tas ir bijis senajos laikos. Un, ja mēs paskatāmies vecajās fotogrāfijās, tad ir ļoti grūti komentēt un atšķirt, ka tās nav tās pašas Jaunpils ērģeles. Šīm ērģelēm ir 23 reģistri, kurus var dažādos veidos kombinēt. Parasti ērģelēm pierasts ka augšējām manuālim, mēs reģistrus velkam ārā labajā pusē. Bet šīm ērģelēm ir otrādāk, ir kreisajā pusē. Un te ļoti labs skanējums ir un akustika ļoti labs tiešām. Man patīk vairāk spēlēt baznīcas korāļus, jo tad ir pilns skanējums un majestātisks skaņa. Starp baznīcas vēsturiskajām relikvijām ir rodams arī senais baznīcas zvans, kas šodien ir apskatāms pie pašas ieejas. Laika gaitā zvans ir bojāts. Šis ir vēsturiskais zvans Jaunpils baznīcai speciāli izgatavots Mītavā, tātad Jelgavā.
Un to ir izgatavojis Sternberns. Un uzraksts ir ļoti interesants, savu nozīmi vēstošs, tātad gods Dievam un miers cilvēkiem uz zemes. Atskatoties pagātnē, Jaunpils draudzes sastāvā ir bijis 2000 draudzes locekļu. Neskatoties uz to, ka šobrīd Jaunpilī draudze nav liela, dievnams ir kopts un uzturēts. Tieši atmodas laiks bija tas, kas visus mudināja apvienoties, lai nosargātu senču atstāto mantojumu. Jaunpilnieki vēl šodien atceras pirmo dievkalpojumu pēc baznīcas atjaunošanas. Uz pirmo Ziemassvētku dievkalpojumu sanāca, tā kā nebija vietas baznīcā, kur sēdēt, pat stāvēt nebija kur. Un milzīgs pacēlums bija. Un nāca līdz tam laikam, kamēr veselība ļāva. Un, tagad mēs esam stipri nomainījušies, bet tie ir daudzi gadi. Mēs nesam puķītes tikai no sava dārza. Katrs, ja kādam kaut kas īpašs ir izaudzis, un tas tiek dāsni izlikts, lai arī padalītos ne tikai ar prieku, arī ar dēstiem. Un arī, ja ir ziema, mēs cenšamies ļoti arī, kādam varbūt Mārtiņa roze aizķērusies vēl no siltumnīcas ienesta istabā. Un kādreiz arī pat visbargākajā ziemas salā visu ziemu baltas krizantēmas ir vāzēs. Ļoti daudz cilvēki, ne tikai jaunpilieši, bet no samērā lielas apkārtnes vēlas šeit kristīt bērnus un laulāties. Un pirms tam ir jāiziet šī mācību kurs. Un ar to nodarbojas mācītājs pēc individuālas programmas. Ir arī bijuši laiki, kad mums ir veselas grupas, bijuši iebraukuši cilvēki. Tad tas notika parasti vai no svētdienas agros rītos pirms dievkalpojumu, vai sestdienās, vai citā dienā. Un bijusi ir arī svētdienas skola bērniem. Šobrīd tā nav. Baznīca jau nav tikai ēka. Baznīca ir cilvēki. Un cilvēki, kas tur ienāk, un ne tikai, lai apskatītu šo mūsu krāšņumu un atkal dotos savās gaitās, bet lai paliktu šeit. Jo garīgās dzīves kopšana ir ļoti nopietnas darbs. Un te savu nospiedumu, protams, ir atstājuši padomju gadi ar ateismu skolām, ar zinātnisko komunismu. Es pat esmu likusi eksāmenu, kur, protams, vesela sadaļa bija ateisms. Un izaugušas ir vairākas paaudzes. Viņus atgriezt baznīcā nav viegls darbs, bet ļoti pamazām tas notiek. Jo es domāju, ka šīs garīgās vērtības ir liela daļa no cilvēka inteliģences.